Tad, kad jaunās detaļas ir sagādātas, spārni, kapota restes, visu pārējie štrunti, varam ķerties tālāk pie darbiem. Šis ir mūsu vecais kapots un šie ir mūsu vecie spārni. Kā redzat, ekonomiski pilnīgi nepamatoti būtu viņus glābt. Sākam visu gatavot priekš spārnu uzstādīšanas, saliekam visas plasmas paspārņus un stiprinājumus un sākam likt vietā mūsu spārnus, salīmeņojam, sacendrējam, saskrūvējam. Principā, līdz viņi ir vietā, liekam vietā mūsu haubi. Pirmais aizvēriens ir ļoti veiksmīgs, pārsteidzoši veiksmīgs. Šādi izskatās jau, kad visi vadi, visas caurulītes ir saliktas vietā, spārns ir savā vietā un saliekam vēl pēdējos sīkumus, radiatorus, caurules, salējam šķidrumus, eļļas, antifrīzes un visu pārējos. Un gatavojamies pirmajam startam. Šādi izskatās jau Mercedes vienā gabalā, ar nelielām niansītēm vēl jāsastiprina bamperis, bet, principā ar to arī noslēdzam mūsu Mercedes sērijas. Paldies, ka sekoja viņām līdzi!